Sveiciens! Šodien mēs parunāsim par nekustamiem īpašumiem, un, ja precīzi, tad par nekustamiem īpašumiem kā institucionāliem investoriem. Tas ir interesants jautājums, jo vismaz man personīgi, un es pieļauju, ka lielākā daļa no jums ir bieži nācies uzdot savu jautājumu. Cik īstenībā tie attīstītāji nopelna? Jo, ja mēs paskatāmies tīri objektīvi, Latvijā un arī īstenībā pat Rīgas reģionā iedzīvotāju skaits nepalielinās. Rīgas reģionā kopā, ja paņemam Rīgu un Pierīgu, viņš labākajā gadījumā ir pa nulēm. Un arī tā cilvēku pirktspēja pieaug, bet viņi pieaug ļoti mērena, un visām tirzniecības platībām ir jākonkurē ar e-komerciju un faktu, ka mēs varam nopirkt ļoti daudz ko ārzemēs, bieži vien pa lētākām cenām. Tāpēc kāds, kas uzbūvē tirzniecības centru, viņam tas jāņem vērā, ka cilvēku vairāk nepaliks. Ir milzīga konkurence jau esošajā segmentā un e-komercijā, un pirktspēja ir tāda ļoti nosacīta spēcīga. Un arī turisms viens pats to nevar izcelt. Un tieši tas pats par dzīvošanu. Nav tā, ka cilvēki paliek vairāk. Jā, protams, ir tā tendence, ka daudz pāries no padomu laika 5-stāvēniem un 9-stāvēniem uz jauniem projektiem. Bet nav jau tā, ka cilvēkiem vairāk kāršojās ienākumu katru gadu, un viņi visu to mierīgi var atļauties, ja jūs paskaties, cik tie jaunie projekti maksā. Un arī biroja segmentā, Covid baigi izmainīja šo visu faktu, un daudz cilvēku strādā attālināti, un tā vajadzība pēc jaunām biroja ēkām nav tik liela, kāds ir piedāvājums Rīgā ar tiem birojiem, tāpēc gan biroja un komercplatības, gan tirzniecības centri, gan dzīvojamās platības. Tie projekti ir ļoti daudz, un vai tiešām ir tik daudz cilvēku un tik daudz biroja darbinieku un pircēju, kas to visu var, tā teikt, panest. Vienīgais veids, kā to paskatīties, ir apstīties uz fondiem, kas viņus ir izveidojuši, un to, cik viņiem labi iet, tāpēc pastīsimies pāris nekustamo īpašumu attīstītājus un pāanalizēsim to situāciju. Tā kā sāksim. Pirmais būs Bonava. Bonava es gribu apstīties, tāpēc, ka manā skatījumā viņš ir pārliecinoši spēcīgākais nekustamo īpašumu investors tieši dzīvokļu segmentā. Un viņš ir atbildīgs par attīstību ļoti lielās, pat ne dzīvojumu ēku projektos, bet veselos kvartālos, kā piemēram tas ir tur, kur ir bišķiet pļauniekiem un citās vietās. Tā kā viņi ir ieguldījušies pamatīgi, un viņiem ir diezgan liels vēriens, un es domāju, ka tuvākā gadu laikā tas nemainīsies. Tāpēc tie jautājums ir, cik tāds Bonava nopelna? Un cik īstenībā ienesīgs ir viņa biznesa modelis? Un tad mēs izdarīsim sekojoši. Tad mēs apstīsimies viņu galveno, tā kā teikt, headquarters un galveno grupas uzņēmumu, kas laikam ir Zviedrijā. Un paskatīsimies, kā iet viņu akcijām, jo viņas tiek kotētas Stokholmas biržā. Kā jums patīk šis ienesīgums? Es nezinu, ko te īsti var pateikt, bet tas izstāsta diezgan krimināli. Es teikšu godīgi, es baigi neesmu viņu pētījis, lai es varu pateikt, kāpēc viņš ir tik katastrofāli slikts, bet, tācīm redzot, ir garš iemesls, kāpēc tas tā ir, bet, es domāju, īsti pat nav ko pateikt. Tas ir vienkārši bēda ielai un katastrofa. Tas nav slikts ienesīgums, tas nav mazāk ienesīgs ienesīgums. Tas ir vienkārši katastrofāli slikts ienesīgums, ko tu varētu salīdzināt, nezinu, ar spēlēšanu aprātos reāli. Tas ir tik slikti, kāds izklausās. Jā, viņam ir labs dividendžu ienesīgums, vismaz es skatoties viņu pārskats, skatījos, ka viņiem tagad sanāk kaut kur ap 17% dividendžu yields, jeb tā sauktā dividenda pret viņu akciju cenu, kas ir ļoti augsta, bet iemesls tam ir ļoti banāls, vienkārši akciju cena ir tik krimināli nokritusies, kad zemāk nav kur krist. Un, ja es ieraudzītu šādu akciju cenu, turpat bieži vien nedomājot, var pateikt, ka šis ir ļoti slikts stāsts. Ja 9 gadījumos no 10 šādiem biznesa modeļiem ar tik lielu akciju kritumu nav baigi labās nākotnes scenārija. Viņi nokrīt pa 80+%, tāpēc, ka tie ir slikti biznesa modeļi un viņi vairs nebūs kā uzņēmumi. Dažreiz viņi apgriežās un ir baigi veiksmīgie, bet lielākoties tas tā nenotiek, tāpēc lielākais Latvijas nekustamo īpašumu attīstītājs ir nokrities vairāk pa 80% pēdējo pāris gadu laikā. Sounds all right for me, right? Labi, nākošais. Kas man te nākošais ir? Nākošais ir F10 Capital, jeb Igauņu fonds, kas ir arī atbildīgs par ļoti daudz institucionālo investoru, teiksim, nevis institucionālo, bet commercial real estate, jeb daudz svarīgu infrastruktūras investīciju attīstību Latvijā.
Un šeit mēs varam uz to pastīties caur Nasdaq biržu un caur Igaunijas kotēto fondu. Es bišķiņ to video jau bišķiņ viņa akciju performance parādīju, tas nav akcijas, tas ir daļas, labi. Jebkurā gadījumā viņa performance parādīja vienā citā video, bet nekas pastīsimies viņu vēlreiz, un mēs arī redzam, ka tas ienesīgums nav baigi labais. Un labi, es tur negribu ķidāt visus viņu portfeļus un visus viņu ieguldījumus, bet es varu tikai pateikt to, ka ļoti daudz no pašiem lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā ir ieguldīti caur viņu fondiem. Tieši tāpat kā nākošajiem East Capital Real Estate fondam. Šis nekotējās biežā, šitam vienkārši ir mandāts, ka viņš pelna 5 līdz 6% gadā, par ko gan es pēdējos 2 gados esmu bišķiņ skeptisks. Bet anyways, viņš arī bija atbildīgs par pašiem lielākajiem nekustamo īpašumu darījumiem šogad. Ja nemaldos, 80 miljoni tika nopirkts Rīmija ēka. Un vēl viņš, teiksim, nopirka tādu objektu kā Palace 11 un daudz citas lietas, kas, parāda to kapitālo vērienu, kāds tam uzņēmumam ir. Specifiski fondam. Jā, kāds ir viņa ienesīgums, es nevaru pateikt, bet ja viņi mērķē uz 5-6%, es esmu pārliecināts, ka viņš ir sliktāks. Tā, tie pāris projektu attīstītāji, bet tagad mēs pastīsimies uz, es teikšu tā, lielāko projektu Latvijā attiecībā uz dzīvojamajiem un ofisu projektiem. Un jūs visi viņu zinat, un tas nav nekas cits, kā mūsdienās viņu sauc par Zunda Towers. Šis projekts tika aizsākts 2004. gadā, respektīvi pirms 20 gadiem, un pēc publiski pieejamās informācijas investīcijas. Viņā bija apmēram 250 miljoni. Un jūs viņam vakarā esat braucis garām, jūs redzat, ka tur ir baigi aizpildītās telpas? Īsti nē. Un, kas ir pats labākais? Viņš ir ielikts pārdošanā par mazāku summu nekā tie 250 miljoni. Kā jūs to redzat tagad? Ko tas viss nozīmē? Tas viss nozīmē, ka Latvijas redzamākais un vērienīgākais debesu projekts, es domāju, tas būtu labs apzīmējums priekš tā, faktiski ir katastrofa. Ja jūs pastītos, cik maksā 2004. gadā, piemēram, S&P 500 akcijas, un tie investori būtu ieguldījuši tā vietā vienkārši S&P 500 un aizmirstuši par jebko, viņi būtu nopelnījuši nesalīdzinām vairāk nekā tagad. Jo tagad viņi pat neko nav nopelnījuši. Jo jūs pastīsieties, cik maksāja 250, cik bija vērti 250 miljoni pirms 20 gadiem. Jāizindeksē, bet tas ir vairākas reizes vairāk nekā tie 250 miljoni vērts šodien. Loģiski, jo inflācija ir inflācija. Un ja tagad viņš tiek pārdots par zemāku summu nekā tie paši 250 miljoni, varat redzēt, ka tas ir kāds, tāds labs 30-40% loss no tās investīcijas. Te ir absolūtā izteiksmē zaudējums viens plus milzīgs opportunity costs, tāpēc, ka tā nauda vienkārši bija iestrēgusi un tas projekts stāvēja dīkstāvē. Pats lielākais, iespējīgākais un redzamākais Latvijas nekustamo īpašumu projekts Z-Towers vai Zunda Towers ir bijis katastrofāli slikts ienesīgums, jeb ieguldījums ar katastrofāli sliktu ienesīgumu. Būsim šeit precīzi. Un visdrīzākais viņš neko nekad neatpelnīs. Nav baigi labā situācija, vai ne? un kāpēc tas tā tieši ir? Labi, es atzīšos, es te izmantoju vienu neģēlīgu triku. Es vienkārši sāku skatīties uz nekustamo īpašumu projektiem tieši laikā, kad centrālās bankas sāk celt procentu likmes un tie ienesīgumi, protams, būs sliktāk nekā gadus iepriekš, bet te ir viens cits interesants faktors, ka šie visi projekti, šie visi nekustamo īpašumi tika attīstīti laikā, kad bija mākslīgi zemes procentu likmes un kapitāls bija lētāks nekā jebkad viņš vēsturiski ir bijis. Respektīvi, ko tas nozīmē? Šie visi fondi eksistē tikai tāpēc, ka viņiem bija iespēja aizņemties naudu par likmēm, kādas viņiem nebija iespējas aizņemties nekad mūžā. Respektīvi, no 2010. līdz 22. gadam viņiem bija iespēja aizņemties gandrīz par 0% naudu, tāpēc, ka viņi ir lieli investori un viņiem tas lēti izdarāms. Un pelnīt tā, kā citos gados tas nebūtu izdarāms. Un tāpēc jautājums ir, vai vispār daudz tie projekti, kas teikt Latvijā tiktu būvēti, ja procentu likums būtu normāls. Nezinu, man to grūti teikt, un tā ir tāda vienkārši spekulācija, bet, ko es gribu teikt? Bija daudz lētas naudas ilgstoši, un daudz investori pie tā pierada. Viens no faktoriem, kāpēc viņi to vispār attīstīja. Un kad nekustamo īpašumu ir procentu likmes mainījās, aizgāja uz normālām cenām, tad nekustamo īpašumu fondi to jūt, un rezultāts tas, ko mēs tagad redzam, ka visi lielākie nekustamo īpašumu fondi un daudz redzamākie investīciju objekti dzieši katastrofāls zaudējumus. Un
Tas daudz ko pasaka par industriju kā tādu. Tā kā tādas lietas ir nekustamajos īpašumos.